Uzdevums 24. Tātad sākam ar kontekstu, kā parasti. Tātad, there was a security incident where an intruder was able to access the whole cluster from a single hacked backend pod. Tātad no viena poda varēja pieslēgties kādām lietām, tas nav labi. To prevent this, create a network policy called NP backend in namespace project Snake. It should allow the backend pods only two. Tātad backend podi drīkst tikai pieslēgties DB1 over to port 111 un pieslēgties DB2 podiem uz porta 222. Te ir tāda zvaigznīte. Use the app label of pods in your policy. Tātad visu vajadzētu darīt caur labeliem. After implementation, connections from backend pods to Vault pods on port 333 should, for example, no longer work. Tas ir veids, kā to notestēt beigās. Tā, sapratīsim, kas ir šajā namespace'ā vispār. KN namespace project Snake un varbūt izdaram get all, lai vienkārši izvadās viss. Tā, te ir 4 stateful seti. Un šī svītriņa nozīmē nulīte, ka tas ir pirmais pods šim te stateful setam. Tātad katram stateful setam ir viens pods, tāpēc ir 000. Es pieņemu, ka šeit ir kaut kāds dependency nokonfigurēts, ka backendam ir jāgaida, backend stateful sets gaidā DB1 stateful setu, varbūt pat Vault stateful sets gaida pēc tam backend stateful setu, bet tas nav šī uzdevumā būtiski. Kas ir būtiski, būs jāizmanto labeli. Vai tie labeli jau eksistē vai nē? Show labels. Vai šādi var? Šādi var. Ko mēs redzam? Te ir app labels katram podam. Un tie tēt ir smuki ietekot ar backend, DB1, DB2, Vault. Un tas nozīmē, ka, ja kāds paceltu papildus DB1 podu priekš tā paša stateful seta, mēs iegūtu to pašu labelu, un tātad šī te rule turpinātu strādāt. Tāpēc visu daram caur labeliem. Tālāk ir teikts to izdarīt ar network policy. Vai mēs varam create? Šādi mēs nevaram. Meklēsim palīdzību dokumentācijā. Tātad meklējam network policy. Network policies. Declared network, how to write ingress. Defining. Labi, ņemam pirmo. Ko mēs te labu redzam? Mums ir network policy, metadata, spec, match labels, policy types, ingress, egress. Pagaidām nokopēju. Vai ir vēl kādi piemēri? Ingress. Un lūk ir piemērs, kā ar labelu palīdzību, kā namespace ieselektēt un kā podu ieselektēt. Ingress. Tā kā mums ir par izējošajiem connectioniem no backenda uz DB1, tad mums vajag egress. Tas būtu diezgan loģiski,
ka sintaks ir identiska ingress un egress. Ok, pie tā arī paliksim, paņemam to un salīmēsim kopā ar šo piemēru. Tā tad vajadzēs mums YAML failu. Es jau biju iekopējis atmiņā to tur daļu paste, un vēl mums tā tad vajag no šī piemēra ingress, bet mēs šo lietosim priekš egress, copy. Mums ingress vispār nav. Ja ingress nav nodefinēts vispār, tad viss ir atvērts. Dzēšam ārā visu, kas ir saistīts ar ingress. Vai es tikko kaut ko par daudz izdzēsu? Ātrs check. Network policies. Nu, come on. Policy types, ingress, egress. Aha, ingress mums nevajag, jā. Drusku apmuls egress. Un šis te tā, to ne. Te mums tālāk vajag šo te egress daļu. Te jau ir precīzi tas pats piemērs. Izdarīsim šādi egress. Un lūk, jau ir viss nepieciešamais. Protokols, TCP, ports, 1.1. Un vēl vienu egress mums vajadzēs, bet to pēc tam. Tālāk. Policy types, egress. Labāk pārliecinamies, ka darām visu pareizi. Egress to. From to. From to. Un mums vajag tikai to. To un tad namespace selector. To namespace selector. Ok. Te mums tas to kaut kā ir pazudis. To namespace selector match labels. Te vajadzētu ieselektēt namespace kaut kā. Pēc labela meklējam, kādi mums ir KN project snake namespace. Well, that doesn't make much sense. Show labels. Tātad mums vajag NS. Okay, get namespace. Project. Tā arī nestrādās. Varbūt ņemam kaut kādu describe. Namespace. Project snake. Bez show labels. Label kaut kur tur būs. Uztaisam grep label. Ok. Lūk, ir labels. Šis mums ir labels, pēc kura mēs varam izvēlēties konkrēto namespace. Paste. Un tātad sintakse ir caur semikolu. Šitā te. Ok, tas ir. Tālāk, pod selector match labels. Selektēt podu vajadzēja caur app labelu. Un šajā gadījumā,
kāds ir value db1 podam. Tā, one more time. K and project snake get all show labels. Kas mums te bija? db1 un db2. Tā arī tas rakstās. Ok. Tātad šis mums būs app db1 un protokols. Un te mums egres vajag divus. Drīzāk jau tos two mums vajag divus. Copy. Paste. Un tālāk tātad namespace selectors tas pats, bet te būs db2. Ports 22. Un tātad visam pārējām egras izējošajām connectioniem, visiem pārējiem tātad vajadzētu būt blocked by default. Vai tu vēl kaut ko vajag? Tipā nē. Mēģināsim šo izveidot. Pod selector role db. Pagar, to kaut kas nav. Pod selector role db. Tas attiecās uz, mums vajag backend, app, backend. Mums vajag ieselektēt, ka tas ir par šo te. Tā, paste un app role backend. Tā, tas jau varētu būt pareizāk. Kas vēl mums te ir? Metadata, name. Ak vai, palaidu garām. Name mums ir np backend. Namespace arī ir svarīgs. Project snake paste. Tā. Pod selector policy type, project snake, db1, db2. Uzmetam aci vēlreiz dokumentācijai from ports to ports. Vai ir kaut kur piemērs ar vairākiem? Vismaz ne šeit. Pamēģināsim šo to pasērčot drusku. Ok, piemēra tāda laikam nav. Nu, vienmēr var pielabot vēlāk, nav ko vēl garumā. Write and quit. Un tālāk jau create f24.yaml. Created. Describe network policies ar nosaukumu. Vispirms project snake namespace un network policies nosaukumu np backend. Tāds ir, tā jau ir laba ziņa. Mēs redzam, labeli pašam nav, anotācijas, pod selectors up backend, not affecting ingress traffic, allowing egress traffic to port this, name selector šāds, up. Ok, atliek pārbaudīt, vai tas strādā. Tātad viss ir no backend poda. Tātad k exec n
project snake no tā namespace. Un tālāk mums vajag konkrēti no podā pod backend. Pods, backend, ok. It, un tālāk komanda. Pamēģināsim vienkārši ping, mums vajag kādu adresi zināt, kur mums ir adreses. Adreses mums nav zināmas, varbūt te bija redzētas adreses, nē. Pamēģināsim šeit nevis show labels, bet nevis get all, nu labi, lai tas paliek, bet šeit wide. Un mums ir lūk IP adrese šiem podiem. Tātad paņemsim db1, copy, un pamēģināsim nopingot šo te adresi. Tas nestrādā, ok, labi, jo ir tikai viens ports vaļā, pingam nevajadzētu strādāt. Tagad pamēģināsim, viņš tagad te ir drusku uzkāries. Vai es varu iziet ārā? Jā, es varu. Tagad pamēģināsim tieši uztaisīt standarta pieprasījumu 1.1.1.1 portam. Aha, database one izvadās. Vienkārši, lai nebūtu kaut kādu tur surprizu, 2222, database one forbid. Ok. Joka pēc 23. Ok. Tālāk pamēģinam 2.2, bet adresi no db2, kas ir šis te copy. Paņemam curl no šejienes paste. 14 database 2 atvērās. 1.1.1, database 2 forbid. Ok, tas ir viss, tas ir labi. Un mums ir jāpārbauda, vai tiešām valts uz 333 vairs nestrādā. Valtā adrese ir rekur, copy. Paste un 3333. Nekas nenotiek. Ļoti labi. Tā tad strādā. Paldies!